Orlando Korādi piedāvā Simba futbolists. Mondo TV Itālija ražojums, komponists Džons Sposito. Es zvēru, es vairs nekad neielaidīšos kopā ar tiem mazajiem grauzējiem tik bīstamā ceļojumā. Kā lai rādu savai godājumai publikai tik netīrā izskatā, es nezinu. Sākas. Viņa ir neciešama. Kuru gan uztrauktu viņas sasmērētais tērpiņš? Nu vai ziniet ko? Es tikai teicu, kur gan mēs atrodamies. Es jau varu. Vai patiesi? Jo ātrāk nokļūsim mājās, jo ātrāk klausīsimies patiesības sakot. Jums ir jāatceras, ka pateicoties tieši viņas mākslai mēs izdzīvojām. Un jums kaut mazliet jābūt viņai pateicīgiem. Bija jāzina, ko glābt. Jūs esat pārāk dzēlīgs, mans draugs putnus. Bet parunāsim par ko citu. Simba un Bimbijs nav atnākuši atpakaļ. Uzliesmi, paskaties ūdenī. Nu, ko uzliesmi? Vai Simbu un Bimbiju nemana? Ja viņu nav, varbūt ar viņiem ir kas atgadījies. Es zinu, kur viņus atradīsim. Iesim, paskatīsimies, iesim. Mirklītī, laidiet mani. Ne tik ātri. Profesor, es pameklēšu viņus. Es protu peldēt. Nu labi, es neprotu. Re, kur viņš ir? Bimba, kāpēc tu esi viens? Kur Simba? Viņam ir nepatikšanas un var to pateikt, paskatoties uz tevu seju. Mēs visi esam gatavi iet viņu glābt. Hopā! Viņš teica, ka mums ir jāizver tunelis, lai žurkas netiek šeit. Skaidrs, visi pie darba. Ņemiet visu, kas ir liels un smags, visu, ko var atrast. Bimba, tev jāatgriež un jāpalīdz Simbai ar burvju staru. Simba, mums prieks, ka tu atgriezies lieliski. Mums ir jānoslēdz tunelis. Stars slikti strādā ūdenī. Jā, uzliesmi, tava elektrība lieliski strādā ūdenī. Es par to nepadomāju. Vai nesakiet neko man par ūdeni? Vai kādam ir piknika groziņš?
Žurkas uz priekšu, aiziet! Come on! Aiziet! Uzliesmis viņu sadedzināja ar savu miljonus voltu asti. Nedaudz dīvaini, bet efektīga taktika tiesa. Jā, ja neiebilst, tad jūs augstību visu laiku, līdz jūs parādījāties, darīju visu darbu. Manas spēlvas ir cauriem nosvīdušas, un neviens man nepalīdzēja. Very good job. Ļoti labs darbs. Mums ir jāpārliecinās, ka viss ir kārtībā un jāatnes uzliesmis atpakaļ. Tagad smagais darbs ir padarīts. Mums ir jāpagaida, kad parādīsies dinozaurs. Lūk, ko es saucu par mūsdienu pasaules progresu. Nekas netiks galā ar šo te. Čiči, kāpēc gan tev neizpildīt brīnišķu poēmu vai nenodziedāt kādu dziesmu? Jā, kamēr gaidām. Parādi savu aktieru mākslu. Jūs izrādāt man godu. Nu ko, nu labi. Tā tik vēl trūka. Labi padarīts darbs. Kas tas bija? Atļaujiet man mazliet sasildīties. Atļaujiet man mazliet sasildīties. Es zinu, brīnišķā dienā izvedīs mūs no tumsas. Nu, paskatīsimies. Pie Jērikas smagi cīnījās. Kaut kas rausta aizprostu. Reznais, skaties. Te arī tā Džošua smagi cīnījās. Šodienai pietiks. Džošua varonīgi cīnījās. Vai. Uzliesmis! Tas ir uzliesmis! Tas ir uzliesmis! Uzliesmis, tu cīnījies priekšgalā! Tā nu gan! Ak, vai! Tas nu gan ir vareni! Kas ir noticis ar tavu asti? Skatieties! Daļas ir savienojušās. Mēs nostiprināsim pamatu. Aste netiek klāt augšai. Mums ir jāatrod risinājums, neradot šķēršļus. Mums taču ir medaljons. Palielināsim uzliesmi. Ko? Kāpēc gan neiedomājos par to? Uzmanīgi, Reznais! Ej, munkūt, Reznais!
Viņi aug lieli. Cik milzīgi. Mans vecais labais medaļons nekad neiegāž mani. Bet kā šķērslis, vai tas izturēs? Ļoti spēcīgs šķērslis, profesor. Skatieties, vai izturēs? Es ceru. Bet es esmu vienkārši pārliecināts. Maldināsim žurkas. Profesor, ir labās un sliktās žurkas, bet ir tādas, kas var novērtēt manas mākslas diženumu. Bet mana māksla ir brīnišķīga, un es pilnībā to pārvaldu. Vai nav tā? Ak, mans vēders, kaut kā nav labi. Ļoti nelabi. Kā jūs varat runāt par vēderiņu, kad es atrodos aktieriskās melanholijas stāvoklī? Lūk, mēs esam te. Man ir liels gods parādīt jums saules starus. Mēs visi esam ļoti jums pateicīgi. Tas ir tikai bāls gaismas, ko iztaro princes ar tādu pašu vārdu atdarinājums. Man patīk, kā jūs runājat ar dāmu. Jā? Kāpēc gan man nākas būt ar šiem neandertāliešiem? Nu, kāpēc? Ak, mana labā sirds! Bērni! Mēs negaidījām jūs te ieraudzīt, mēs domājam, ka esat džungļos. Sveiki! Kāds pārsteigums! Tu mazais dumjais stulbeni! Labāk atrod sev labu attaisnojumu! Ei, profesor! Mister Kraukli! Skatieties, kas te ir! Kas te ir? Bērni! Profesor, kā jūs, kā mani vecāki? Profesor, mēs tik ilgi jūs meklējām. Viss ir labi, esmu tik laimīgs jūs redzēt, mazie krāpnieki. Bet kas jūs atveda šurp uz Ņujorkas notekcaurulēm? Sakiet. Mēs domājam, ka mūsu vecāki ir nelaimē. Nelaimē? Mēs nolēmām, ka viņiem vajadzīga mūsu palīdzība. Jūs esat ļoti apģērīgi. Viņi taču ir mūsu vecāki. Mēs uztraucāmies par viņiem, jo viņi taču vairs nav tik jauni. Jā, jūs saucat mūs par veciem? Bērni. Tēti, tētiņ! Tēti! Burvīgs skats, ļoti aizkustinoši, ļoti. Tūliņ laikam apraudāšos. Tēti! Dēliņ! Tēti! Kas tas ir? Tas ir mūsu labs draugs, tētiņ. Labs ļoti. Viņš mums palīdzēja. Viņu sauc Misters Jūlijus Foks. Man prieks par tikšanos, jūs augstība. Man arī. Nejauši sagadīšanās dēļ, man priekš jums ir ziņojums, jūs augstība. Viņš visu zina. Te apakšā ir augs, kas meklē jūs. Tas var būt tikai Arbars. Urā! Tas ir sērs Arbars! Jā, Arbars, malacis! Arbars ir par mums svarīgāks. Vai redzējāt to neprātīgo rosīšanos? Kā jums, bērni, nav kauna? Jūs kļūdāties, ja domājat, ka viņi jūs nemīl. Cieļa, kurai jūs mācīja džungļos, ir pazudusi Ņujorkas notekcaurulēs. Ak, vai dieniņ! Mēs padomājam, ka jums ir taisnība. Ko jūs tur stāvat? Iesim kopā ar mums! Urā! Es esmu tik laimīga, ka ar bērniem viss ir kārtībā, tik laimīga.
Viss, ko viņiem vajag, ir disciplīna, jā, bez šaubām. Viņi, protams, mūs sarūktināja. Tas pierāda to, ka viņi ir izauguši lieli. Jā. Simba, jūsu prombūtnes laikā tīģeris ir sagrāvis troni. Kādam ir jāaptur šis zvērs un jāizstāv mani padotie. Jums ir jāpasteidz un jāizstāv karaļvalsts. Es varu aizstāvēt visus. Viņš ir jāizruna kopā ar tādiem pašiem kā viņš. Bet mēs nevaram pamest uzvarētāju meklējumus, tādas tās lietas. Kā mēs šo problēmu atrisināsim? Es nezinu, varbūt jums ir kaut kas padomā. Mums ir kaut kas. Nu tā, domas. Mēs padomājām? Pastāsti mums to, dēliņ. Es gribu, bet nevaru. Man nedod pat vārdu bilst. Nu nebaidies, par tevi neviens nesmiesies. Nu, neesi tik kautris. Es visu klausos. Tev vispār nav ausu. Labs ir. Viss esmu uzmanība. Uzklausīsim ģēniju jaunāko. Vecāki atgriež džungļos, lai cīnītos ar tīģeri. Tāpat laikā mēs jaunākie bērni vai jaunā paudze. Ja jums tā patīk, mēs paliekam te un meklējam uzvarētāju. Tā ir izeja. Es nepametīšu bērnus te. Nu, nedomājiet par to, nekas nenotiks. Bērni parādīja raksturu, kad tika līdz Ņujorkai un atrada mūs. Ģēnija jaunākā plāns ļauj mums izglābt gan uzvarētāju, gan džungļus. Un es viņiem palīdzēšu. Ar mums viņi ir neuzvarami. Bet ir problēma jūsu neredzamība. Piedodiet, es neatbalstu. Un tomēr es esmu pret. Bet ko teiks Simba? Tad izlemts, nedod savu piekrišanu. Simba, bērniem ir taisnība. Viņi parādīja, ka ir cienīgi džungļu mantinieki. Viņi parādīja, ka var sevi aizstāvēt. Viņi izgāja cauri visām grūtībām un atrada jūs. Viņi paši atradīs uzvarētāju. Tas ir labākais šīs situācijas risinājums. Jā. Simba, apdomāšanās laiks ir beidzies. Noticēsim Simba. Ko jūs par to domājat? Ko sakāt, Arbar? Es piekrītu bez šaubām. Ja jūs piekrītat, lai pieauguši iet uz centrālo parku, tur es jūs paņemšu. Ļoti labi. Steidzieties. Es domāju, man būs jāaiziet kopā ar visiem. Tad vēlāk, kad būsim galā. Jā, mums jāiet. Es to viegli varu atrisināt, ja vien ļausiet būt par jūsu gidu. Es zinu, kā turp nokļūt, nogādāšu jūs tur vienā momentā. Pieņemiet mūsu pateicību par jūsu palīdzību pagātnē un nākotnē. Man tas ir gods, jūs augstība. Man prieks būt jums noderīgam. Foks, pasteidzieties atpakaļ, nu labi, jo? Es ātri turp un atpakaļ. Nekad neesmu kādu piekrāpis. Nu labi, esi labs zēns. Es tevi ļoti gaidīšu. Uzticieties, Čiči, nekaitiniet viņu. Nu labi, nu ko tur? Mierīgāk, draugi. Ak, mister Kraukli! Mister! Ak, mister! Uz redzēšanos! Uz redzēšanos!
Thank you, my dear and honored friend. Paldies, mans dārgais draugs. Please, look after the children. Pieskatiet lūdzu You have bērnus. my solemn word, Majesty. Svinīgi apsolu jūs augstība. Producents Orlando Corradi. Režisors Kims Jan Oks.